šovakar raidījumā. Andris Grīnbergs 85 gadu jubilejā dāvā lasītājiem jaunu grāmatu. Jēkabpils Tautas namā ar īpašu pasākumu 85 gadu jubileju atzīmējis rakstnieks, publicists un žurnālists Andris Grīnbergs. Jubilejas pasākumā valdīja pacelājoša atmosfēra un melodiskas dziesmas. Lai arī dzīves pirmo daļu pavadījis Kurzemē, par jēkabpilieti viņš sevi dēvē kopš 1983. gada. Pirms tam viņš 14 gadus dzīvojis Rīgā, bet galvaspilsētā žurnālists jutās nospiests un vēlējās būt tuvāk cilvēkiem. Parasti ar dzimšanas dienām, un īpaši, ka to gadu nāk vairāk, godvārds nelepojos. Bet šoreiz es esmu lepns, ka es varēju šo gadu skaitli sasniegt, nodzīvot, un nevis tāpat to laiku novilcināt, bet nodzīvot un kaut ko vēl izdarīt par godu. Es kā pieceļos, es uzreiz esmu mundrs. Uzreiz var darīt. Jābūt ir iekšā tam nervām, jābūt iekšā ir tai sajūtai. Un kā es pats ar humoru saku, visu, ko var kustināt, es joprojām kustinu. Andris Grīnbergs, neskatoties uz cienījamo vecumu, ir enerģijas pilns. Es no rīta piecēlos un es atļāvos darīt tādas lietas, ko parasti nevar darīt. Es gadiem ilgi, es pat neatceros, cik neesmu ēdis sviestu. Šorīt es atļāvos biezu kārtu uzsmērēt. Es taču varu atļauties beidzot. Beidzot, es kaut ko varu atļauties. Jubilejas svinībās klātesošie sveicēji bija ne tikai Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki un bibliotēku vadītāji, bet arī Andra Grīnberga draugi, kas viņu uzskata par dzīves iedvesmas avotu. Andrs ir vitālākais draugs, kurš, teiksim, pāris 10 gadus vecāks, tad man vienmēr ir piemērs un paraugs, kā varētu vecumā dzīvot cilvēks ar radošu aktivitāti. Es viņam arī turpmāk novēlu, lai viņam būtu šī augšupēja, neraugoties uz visiem viņa gadiem. Viņš ne tikai attīst sev, bet viņš arī vēro sev, pēta sev. Viņš iemācās pat ar sevi sarunāties, ne tikai mūs uzrunāt, ja? Un viņa ķermenis paklausa viņam, un viņš izdziedējās pats un sakārto sev ātri. Viņš tāds interesants paraugs, ja, ko varētu pētīt, vērot, un par viņu varētu rakstīt grāmatas. Ierasts, ka dzimšanas dienās jubilārs saņem dāvanas, bet Andris Grīnbergs ir sarūpējis īpašu dāvanu sveicējiem – jaunu lasāmvielu. Dzimšanas dienas svinībās tika atvērta rakstnieka grāmata Pils uz augšu krīt. To laidusi klajā izdevniecība Latvijas mediji. Autors teica, ka šī grāmata ir viņa sirdsdarbs. Cesveinas pilī studējis autora krustēvs, un no viņa Andrim Grīnbergam dzimusi ziņkārība par to, kāda ir šī pils un kas vispār ir pils. Tāpat viņš atklāja, ka grāmata nav tikai par Cesveinas pili. Pils ir katrā cilvēkā. Tiekties uz augšu. Grāmatas nosaukums ir mazliet atžgārns, jo es pats esmu atžgārns puika, bet tas viss ir aprakstīts grāmatā. Kopš 2019. gada Andris Grīnbergs ir izdevis jau 6 grāmatas, un jubilejas pasākuma laikā sveicēji viņu aicināja uzsākt jaunu literāro projektu. Tomēr pats rakstnieks atklāja, ka šobrīd plāno nedaudz atvilkt elpu no rakstīšanas un izbaudīt padarīto darbu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Aizkraukles novada Jaunjelgavu, kur vienstāva dzīvojamā mājā dega starpstāvu pārsegums. No ēkas izglābts cilvēks, kurš notikumā cieta. Savukārt valsts policija Jaunjelgavā apturēja 1963. gadā dzimušu vīrieti, kurš vadīja velosipēdu, būdams 1,60 promļu lielā alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka 4. un 5. martā no 9:30 līdz 16. Rīgas ielā būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Tie ieviesti saistībā ar pils dīķa dūņu savākšanas un izvešanas darbiem. Savāktās dūņas tiek nogādātas uz pašvaldībai piederošo atbērtni Aizupes ielas galā.
Līvānu novada doma ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai divus svarīgus dokumentus – Līvānu novada attīstības programmu 2026. 2032. gadam un Līvānu novada teritorijas plānojumu. Publiskās apspriešanas periods ir līdz šā gada 14. martam. Šajā laikā ik viens iedzīvotājs var iepazīties ar dokumentiem un iesniegt savus ierosinājumus vai komentārus. Tāpat plānotas vairākas publiskās apspriešanas sanāksmes, piemēram, Līvānos tā notiks 5. martā. Vairāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Kandidātu pieteikšanās periods Jēkabpils novadā ir noteikts līdz 31. martam. Komisijas tiks veidotas 5 līdz 7 locekļu sastāvā katrā no vēlēšanu iecirkņiem. Pieteikuma forma pieejama portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļā februārī piedzimuši 25 bērni, 9 zēni un 16 meitenes. Šis dzimstības rādītājs ir tāds pats kā janvārī, kad arī pasaulē nāca 25 mazuļi. Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filmas Traume ir pirmais Latvijas kinodarbs, kas jebkad nominēts ASV Kino akadēmijas balvai Oskars un to arī saņēmis. Traume tika apbalvota kategorijā Labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Latvijā filma joprojām ir kinoteātru repertuārā, bet no 1. marta legāli pieejama arī straumēšanas platformās. Vairāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. Ikgadējais karjeras izglītības pasākums skolēniem Ēnu diena šogad norisināsies 4. aprīlī. Tās mērķis ir palīdzēt skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, apzinoties nepieciešamās prasmes un izglītības prasības izvēlētajām profesijām. Šogad arī Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti piedāvā iespēju skolēniem piedalīties ēnošanas programmā. Vairāk par pieteikšanos lasiet portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpilietis Aleksandrs Štelmahers savu radu un kaimiņu bērnu priekam mājas pagalmā izveidojis kaut ko līdzīgu bobsleja vai slalomu trasei, kas stiepjas aptuveni 100 metru garumā līdz pat žogam dārza stūrī. Aleksandrs šādu trasi savas mājas pagalmā ierīko jau 3. gadu, katru reizi pilnveidojot, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. 3 gadu atpakaļ jau mēģinājām. Un šitā mums jau ir tā labākā trasa, kas mums izdevusies. Katru gadu mēs kaut ko jaunu atrodam, mēs tur sajaucam to sniegu ar ūdeni, tad mēs tur mūrējam un visādas jaunas asprātības izmantojam. Tās veidošana esot sarežģīts process. Trase būvēta no sniega un ledus un veido savdabīgu tuneli braukšanai no kalna ar vairākām virāžām. Trase tapusi pakāpeniski ilgākā laikā, tās sienas veidojot no sniega, to saldējot ar ūdeni. Tās izveidošanai izmantots sniegs no mājas pagalma un dārza, kā arī no Liepu ielas. Trases pilnveidošana turpinās arī pat laban, jo straujajos nobraucienos nereti sienas tiek bojātas. Gadās arī, ka braucēja ātruma dēļ izlido no trases. Lai braukšana būtu ērta, šim nolūkam izveidots īpašs celofāna plēves maiss, kurā ievietots paralona paklājiņš. Man šī trasē patīk braukšana, patīk, ka var tālu aizbraukt. Ir labs rezultāts ar šito kalniņu. Patīkami ir tas, ka no sākuma, kad mēs tikko viņu uztaisam to trasi, tad ir, kā jau mēs 3. gadu viņu taisam, ir bišķīt bail, bet pēc tam, kad jau esmu nobraucis kādas 20 reizes, tad jau brauc, cik vien gribi ilgi. Man patīk tas, ka tur ir braukt no šī kalna ir bīstami, bet tomēr interesanti. Man patīk tas, ka augstajās ziemas dienās ir ko darīt. Parasti nav, ziemā nav ko darīt, un tad mums tagad ir ko darīt vienmēr. Ja pilsētas dienesta ziemā nezina, kur sniegu likt un rēķina, cik maksās tā izvešana, Aleksandrs ar tā palīdzību radīs prieku bērniem. Tas nozīmē, ka galvenais nav lieli līdzekļi, bet gan radoši izdomu un darbs, lai radītu prieku sev un citiem. Viņš stāsta, ka trasi būvēt palīdzēja viņa dēls un brāļa dēli, un tā būs izmantojama līdz pat pavasarim. 4. martā 10:00 Salas tautas namā notiks Latraps pavasara seminārs, kurā varēs uzzināt visu par aktuālo augkopībā. Šogad šie semināri notiks klātienē 5 Latvijas vietās. Dalība iepriekš jāpiesakās. Vairāk informācijas Jēkabpils kultūras pārvaldes mājaslapā.
5. martā 18. Salas bibliotēkā norisināsies pasākums Pavasara dārza atmoda sākam jauno sezonu. Tā būs saruna ar Sijā Sedumi nodaļas vadītāju Agnesi Vilcāni. 7. martā 13. Viesītes kultūras centrā Sēlija norisināsies Jēkabpils novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate, gatavojoties skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 7. martā 18. Jēkabpils Kendaparkā notiks sieviešu dienai veltīts pusstundas skrējiens soļojums Paldies, ka tu mums esi. Finišā katru dalībnieci gaidīs īpašs sieviešu dienas pārsteigums, kā arī tiks izlozētas 10 piemiņas suvenīru balvas. Dalībnieki aicināti terpties koši. Pieteikšanās pasākumam līdz 6. marta 12. Vairāk informācijas Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 8. martā 11. Līvānu novada centrālās bibliotēkas Straumes zālē tiks atklāta 16-gadīgās jaunietes Ievas Tikānes gleznu izstāde. Viņa ir Līvānu novada iedzīvotāja. Izstādē būs redzami viņas jaunākie darbi, un atklāšanas pasākumā varēs dzirdēt arī Ievas akordeāna spēli. 8. martā 12. Viesītes kultūras centra Sēlija kinozālē notiks dokumentālās filmas Viesītes mašīnista stāsts pirmizrāde. Galvenā filmas autora ideja bija ar automašīnu izbraukt ceļa posmu, maksimāli pietuvojoties Sliežu ceļam, kur kādreiz maršrutā Viesīte Daudzava kursēja mazais bānītis. Filmā mijas vēsturiski kadri no Šaursliežu dzelzceļa darbības un vēlāk arī likvidēšanas perioda ar mūsdienās filmētiem kadriem. 8. martā 13.30 Lones tautasnamā būs Vēsmas Keiras koncerts, kurā piedalīsies Pilskalnes dāmu deju kopa Kamene. Ieeja pasākumā ir bez maksas, taču vēlams ierasties ar groziņu. 9. martā 12. Salas vidusskolas sporta zālē notiks 3. kārta sportiskajam ģimeņu izaicinājumam. Tā būs iespēja pārbaudīt ģimenes saliedētību un sportisko garu dažādos dinamiskos izaicinājumos. Pieteikšanās uz katru posmu notiek atsevišķi, aizpildot pieteikuma anketu ne vēlāk kā 24 stundas pirms pasākuma sākuma. 9. martā 13. Jēkabpils tautasnamā norisināsies Jēkabpils pilsētas 355. dzimšanas dienai veltīts pasākums Prāta spēles Mīlu savu novadu. Pasākuma ideja ir iepazīt, izstāstīt, uzzināt un sadarboties. Spēlē piedalīsies 3 komandas, no kurām katra pārstāvēs savu pilsētu – Jēkabpili, Aknīsti un Viesīti. Atbildot uz jautājumiem, katras pilsētas komanda sacentīsies par naudas balvu savai pilsētai. Komandu dalībnieki būs sabiedrībā pazīstamas personības, savas pilsētas patrioti. 12. martā 13. Jēkabpils novada Viesītes bibliotēkā plānots seminārs Latvijas pensiju sistēma. Varēs uzzināt, kāda ir Latvijas pensiju sistēma, kā izmaiņas likumdošanā ietekmē iedzīvotājus un kā izvēlēties sev atbilstošāko pensiju plānu. Mēs strādājam pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības modeļa. Savu darbību sākam un beidzam ar meža stādīšanu. Jau 25 gadus Pata rūpējas par Latvijas dabas vērtībām. Apsaimnieko mežu gudri kopā ar Pata un seko līdzi tam, kā tavs mežs tiek sagatavots nākamajām paaudzēm.